pēdējais runātājs, un tas ir Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas zinātniskās daļas vadītājs, gastroenterologs profesors Mārtis Sleja. Viņš arī vadīs mums ekskursiju pēc kādu brīžu, es saprotu. Lūdzu. Ļoti cienītā ministres kundze, kolēģi, ļoti cienītie un augstu godātie mediju pārstāvi. Es izmantošu savas priekšrocības kā pēdējiem runātājiem nedaudz arī apstāties pie tiem punktiem, ko minēja iepriekšējie, vispirms par epidemioloģiju. Kā jūs dzirdējāt, Latvijā no šī vēža nomirst vairāk kā 70% no tiem, kas ir saslimuši. Ko tas nozīmē? Un kā tas salīdzinās uz citām valstīm? Citās valstīs ar korektu organizētu veselības aprūpu ar informāciju pat bez skrīninga šis te procents ir zem 50. Tātad tas absolūtos skaitļos nozīmē, ka vismaz 200 cilvēku katru gadu dzīvību, vismaz 200 dzīvību mēs varētu izglābt pirmkārt saulēcīgi diagnosticējot un arī, protams, skrīningu pieliekot klāt. Pieliekot skrīningu, šim skaitam vajadzētu būt noteikti vēl lielākam, tātad viņš varētu būt robežās starp 200 un 400 dzīvībām katru gadu. Otrakārt, runājot par šo saslimstību, viņi tik tiešām, kā tika pieminēts, ir strauji augusi. Absolūtos skaitļos tas ir pēdējo 25 gadu laikā 2 reizes. Tātad, ja viņi turpinās tāpat augt, tad vēl pēc 25 gadiem šis skaits jau būs 2000 saslimušo pāri. Otrkārt, es gribēju tik tiešām arī akcentēt to pozitīvo, ka Latvijā tiešām šis skrīnings ir ieviests. Jo, lai arī varbūt mēs runājam tur par negatīviem, par trūkumiem, par visām citām lietām, bet tomēr to tālredzību arī no valsts pārstāvi puses, ka tika pieņemts lēmums par skrīningu ieviešanu, tas ir visnotaļ novērtējums pozitīvi. Kā jau arī runāja citi, tātad mums ir 3 šie te vēža skrīningu veidi, papildus kolorektālam ir arī dzemdes kakla un krūts vēža skrīnings. Jāsaka, ir pieskaroties tēmai, ko profesors Bok minēja par izmaksu efektivitāti, ir pasaulē pierādīts, ka kolorektālā vēža skrīninga izmaksu efektivitāte ir visaugstākā no visiem skrīninga veidiem un nesalīdzinām augstāka par šo jau slimnieku ārstēšanu. Kā mēs izskatāmies atkal Eiropā? Eiropā ir kopumā pagājušā gada dati. Pagājušā gadā Eiropā bija 26 kolorektālā vēža skrīninga programmas. Jā, es nekļūdos, 26. Tā nav tikai Eiropas Savienība, tas ir ārpus arī Eiropas Savienības, Eiropas valstīs. No tām 20 valsts ir Eiropas Savienības valsts. Šogad ir pievienojušās vismaz vēl 1 vai 2 klāt. Pasaulē kopumā arī pagājušā gada dati, citas tātad avota dati ir 41 kopumā skrīninga programmas pasaulē, kas darbojas kolorektālā vēža virzienā. Tātad, vai skrīninga programma strādā? Protams, ne ideāli. Protams, ne ideāli šie pieminētie 6–7% galīgi nesasniedz to, kāds būtu mērķis, arī nesasniedz minimālo aptveri. Tātad ir tāls ceļš ejams. Un kas tur būtu šajā sakarā darāms un kāpēc tas tā ir? Protams, ka būs tehnisks izmaiņas arī programmā, protams, ka speciālistiem arī ir savu vārdu sakāms, starp citu šobrīd šajā mēnesī tiks publicētas Eiropas kolorektālā vēža skrīninga vadlīnijas, apmēram 200 lapušu bieža grāmata, un burtiski šobrīd es vēl pārliecinājos to, un šorīt saņēmu apstiprinājumu no Francijas šī te Starptautiskā vēža pētniecības institūta. Šīm vadlīnijām vajadzēja būt pagājušā mēnesī, viņas tiks publicētas šī mēneša beigās, izejot pēdējos redakcionālos izmaiņas. Līdz ar to arī Latvijā zināmas izmaiņas būs, bet tomēr mums jācenšās un jāmēģina izmantot to, kas mums ir pieejams. Un es gribētu vērst uzmanību uz tām milzīgām atšķirībām, kas tomēr ir Latvijā un citās valstīs, un nebūtu ne visu mēs varam novalst uz ministriju vai uz kādiem nepareiziem lēmumiem. Tātad, pirmkārt, un tas, ko pieminēja dr. Kazlovska, ir tas, ka cilvēki runā nelabprāt. Acīm redzot, pats galvenais, un mēs pateicamies arī tiem, kas ir šeit klāt, jo tas ir tieši mūsu kopējais un jūsu uzdevums ir mainīt viedokli un sākt runāt par šīm problēmām. Kā tas notiek pasaulē?
Ja mēs runājam par tādu organizāciju kā Starptautisko digestīvās vēža aliansi, kuras pamat uzdevums sākotnēji bija tieši kolorektālā vēža skrīnings, tad viņu starptautiskie patroni gadiem ilgi bija neviens cits kā pāvests Jānis Pāvils II un Hillary Clintons kundze. Ja, tātad pietiekami pazīstams sejas, kas pasaulē runāja par šīm problēmām. Čehijā bijušais prezidents Vaclavs Havels ar savu kundzi. Daudzās citās valstīs pazīstami aktieri, sportisti, kas runā paši par savu slimību un par to, kā viņi ar to tikuši galā. Milzīgas atšķirības, kādas ir mums un kādas ir citur, ir kaut vai sekojošās. Citās valstīs ar ļoti labi atstrādātām šīm te kampaņām. Šo te kampaņu organizatori nemaksā ne pa vienu raidlaiku un nemaksā par preses lejām. To mēdī šiem pasākumiem, skrīningu pasākumiem nodrošina absolūti bezmaksas. Šāda praksa, diemžēl, nav Latvijā, un varbūt arī tas ir viena lieta, kur mēs ļoti cerētu uz jūsu atsaucību, jo neviens nebūs spējīgs un valsts nebūs spējīga apmaksāt milzīgas informācijas kampaņas ar milzīgiem izdevumiem. Otrakārt, arī otrs piemērs, tātad daudzās valstīs, Anglija, Vācija, regulāras kampaņas notiek tādās publiskos pasākumos, lielveikalos. Izrādās, ka mums tie cilvēki un tā iniciatīva, kas šobrīd nāca ar šādiem piedāvājumiem, saskārās ar pārliecinošu negatīvu attieksmi, ka tas atbaidīs klientus, ka negrib redzēt. Ja? Tātad vēlreiz un vēlreiz, acīm redzot, svarīgi ir mainīt viedokli un svarīgi ir sākt runāt par tām lietām, kas varbūt pirmā brīdī šķiet nepatīkamas, kas nav tik prestižas, kā varbūt citas slimības liekas tā, bet reāli tas tā nav. Paldies! Paldies profesoram Lejam! Tā, sakiet, vai no mūsu cienījumiem speciālistiem runātājiem kādam ir kas piebilstams? Jūs tagad esat dzirdējuši visu kolēģu teikto, doktori Plāna, jā, Mēs nepateicām vienu diezgan svarīgu procentu, un tieši nobeidzot profesoru Lejas teikto, ja pacientam tiek diagnosticēts kolorektālais vēzis pirmā stadijā un viņš tiek izoperēts, viņa iespējas vidēji statistiski nodzīvot 5 gadu dzīvības kā mēru, un, protams, arī tālāk ir 90 līdz 95% atkarībā no valsts un klīnikas. Ja pacientam tiek diagnosticēts 4. stadijas vēzis, tad viņa iespējas nodzīvot 5 gadu dzīvildzi ir 5% pie visideālākās terapijas. Tā kā varbūt tiešām mēdījiem šajā aicinājumā pacientiem būt aktīviem ir šī milzīgā procenta atšķirība. 95% 5 gadu dzīvildzi un 5% 5 gadu dzīvildzi. Tā kā aicināsim Latvijas iedzīvotājus būt atbildīgiem un dzīvot ilgi un skaisti.